Vai zini, cik gadā samaksā par Google disku, iCloud vai kādu no citiem mākoņu pakalpojumiem? Apnikušas abonēšanas maksas? Gribi zināt, kur glabājas tavas bildes un tavi citi faili? Tad tev ir nepieciešams NAS, jeb tīkla disks, kā šis. Nu tad kā tikt pie sava mākoņa? Varbūt sākotnēji tas izklausās nedaudz sarežģīti, kāds vēl savs mākonis vai vēl tīkla disks un kas ir NAS, bet patiesībā tas ir vienkāršāk nekā izklausās. NAS, jeb tīkla disks, kas būtu latviski, ir parasti mazjaudīgs dators. Vai tas ir pašbūvēts no kāda, piemēram, veca datora, vai arī, kā manā gadījumā, nopērkams jau gatavs. Tātad viņā iekšā parasti nāk cietie diski, manā gadījumā tie ir 2, un tad pats viņš ir, tā teikt, mazjaudīgs dators, tātad viņam ir procesors un arī RAM atmiņa, un tad arī šim te nāk specializēta operētāja sistēma. Ja jūs taisat paši, tad arī ir specializētas operētāja sistēmas, ko uzstāda uz viņiem. Tad sākumā par manu NAS, jeb tīkla disku, tādas tehniskas lietas, un tad es izstāstīšu, ko vēl ar to var darīt, un kāpēc izvēlēties šādu risinājumu, ne, piemēram, mākoņu pakalpojumus, ko jūs varat abonēt. Tātad man ir gatavais produkts Western Digital MyCloud EX2. Man ir iekšā 2 cietie diski, kopējā atmiņa 6 TB, bet tā kā man ir uzlikts, lai būtu lielāka drošība, tātad šie diski ieraksta vienu un to pašu, tātad spoguļo viens otru, un tātad man izmantojamā atmiņa ir 3 TB. Tas būtu apmēram 500 000 bilžu, ko jūs varat glabāt šajā tīkla diskā. Jāņem vērā, ka es šo pirku jau pirms 3 gadiem, tad tas man izmaksāja 340 €. Šodien pie uzkāpšām cenām tas varētu, diemžēl, izmaksāt vairāk. Tad loģiski, ko es ar šo varu darīt, tātad glabāt visus failus, ko vien vēlos, lokāli piekļūt gan no sava telefona, gan no datora, un arī tāpatās caur internetu es varu no jebkuras vietas piekļūt šim te tīkla diskam, jo viņš ir pieslēgts internetam. Bet noteikti paliek jautājums, kāpēc man izvēlēties kaut ko šādu, ja es mierīgi varu abonēt savu iCloud vai Google Drive. Tur jums jāmaksā katru mēnesi kaut kādu mēnešu maksu. Ja nemaldos, šobrīd iCloud un Google Drive apmēram 2 TB izmaksā 10 € mēnesī. Tā kā es šo iegādājos pirms 3 gadiem, man jau šobrīd tas ir atmaksājies, un man ir kopējā ietilpība 3 TB. Un kā jau minēju, es tāpatās kā Google Drive, piemēram, varu piekļūt no jebkuras vietas, no jebkuras ierīces, un to arī izmantot. Kāda tad vēl ir plusi izveidojot šādu veidu datu glabātuvi? Viena lieta, tas atrodas pie jums, tātad jūs jebkurā brīdī to varat pieslēgt, atvienot, aizvest citur, un tie faili ir jūsu rīcībā, jūs esat atbildīgi par viņiem. Ja pazūd internets, jūs vienalga lokāli variet tikt klāt, piespraudiet vadu savam rūterim, un jūs tiksiet saviem failiem klāt. Protams, caur internetu netiksiet, bet lokāli jūs varēsiet tikt klāt. Kur, ja pazudīs internets, jūs savam mākonim iCloudā nekādīgi netiksiet klāt. Bet tas nav vēl viss, ko jūs varat iesākt ar šo iekārtu. Tas var uzvesties arī kā serveris. Jūs pat uz šīs ierīces varat hostēt savu mājaslapu. Protams, tā nevarētu būt liela un trafiks tur nevarētu būt liels, jo šis ir ļoti mazjaudīgs un nevarētu izturēt slodzi, bet iespēja pastāv. Vēl ir iespējas gan Plex uzstrādīt, tātad tas tā kā video straumēšanas servis, ko es arī izmantoju savu televizoru, lai skatītos savus lokālās filmas vai seriālus, vai arī kaut vai manus video. Vēl šim ir arī USB pieslēgvietas, jūs pat varat pieslēgt kaut kādu ārējo cieto disku, lai varētu šārēt pa savu lokālo tīklu, vai pat arī kaut kādas iekārtas, piemēram, printeri, kas ir pavecāks printeris, un viņu uztaisīt kā tīkla printeri, lai nebūtu jāvelk vadi, piemēram, uz datoru mājās no vairākām vietām, vai tad viņu varētu izmantot kā tīkla printeri no jebkuras vietas. Tāpat arī piedāvā arī no tiem pašiem mākoņu pakalpojumiem veidot rezerves kopijas. Jūs varat saslēgt ar savu Google Drive, lai viņš automātiski veido rezerves kopiju šī, vai arī kaut vai telefonu kameras pieslēdzot pie datora, lai viņš automātiski uztaisa rezerves kopiju.
Tomēr viss tik rožaini nav, kā es saku, kaut kas tomēr arī ir jādara. Šajā gadījumā iegādājoties šādu būs nedaudz vienkāršāk nekā pašam veidot, bet arī šis sākotnēji būs jānokonfigurē. Tātad iegādājoties šo, jūs esat administrators par viņu. Tātad jums ir jāveido lietotāju tiesības, mapēm tiesības. Tomēr minimāli kaut kas būs jākonfigurē sākotnēji, bet viss, kad ir uzstādīts, tad jau vairs tikai atliek lietot. Es, piemēram, arī pirms 3 gadiem visu sakonfigurēju, un tā arī man viss strādā un nav bijušas problēmas. Arī citi mīnusi. Iegādājoties šādu gatavu produktu, jūs nevarēsiet pielikt operatīvo atmiņu klāt, nomainīt procesoru. Vienīgais, ko jūs varēsiet nomainīt cietos diskus, kur glabājas dati, iespējams ielikt lielāku, bet pārējo jūs, diemžēl, nevarēsiet palielināt. Nākamā lieta, salīdzinājoties ar parastajiem mākoņu pakalpojumiem, šis fiziski atradīsies vai nu jūsu mājā, vai kaut kur citur. Un jāņem vērā, ka fiziski to kāds var nozagt. Un es minēju, vienreiz nopērku, un man jau viņš atmaksājas pēc 3 gadiem, bet jāņem vērā, ka tomēr viņš pie elektrības ir jāuztur. Bet viņš ir tā kā ļoti mazjaudīgs dators, tad arī patērē ļoti maz elektroenerģiju. Maksimums, ja nemaldos, bija kaut kādi 15 vati, un tad, kad viņš ir gaidstāves režīmā, tad apmēram bija 5 vati. Piemēram, es arī esmu uzlicis automatizāciju, kad viņš pa naktīm vispār izslēdz ārā un ieslēdzas tikai no rīta. Tad elektroenerģijas patēriņš ir ļoti minimāls. Ja jūs kaut kur vēlaties glabāt savus datus pietiekami droši, tad ieteiktu šādu risinājumu, kā piemēram man ir no 2000 gadiem līdz šim brīdim bildes, tās nav iespējams uz datoru glabāt. Šajā gadījumā šis ir ļoti labs variants. Ja arī jums ir atnikuši mūžīgās abonēšanas maksas, tad iesaku skatīties šajā virzienā. Iespējams, tas arī būs variants priekš jums.